Senos laikos pirāti baidījās no spoku kuģiem, par ko tika radīti arī daudzi šausmu stāsti. Šajā video pastāstīšu par kādu līdz šim neizskaidrotu un mistisku notikumu no Otrā pasaules kara laika, kas saistīts ar ASV kara flotes, dirižabļa, 2 cilvēku apkalpes mistisko pazušanu. Jāpiebilst, ka apkalpe neilgi pirms pazušanas tika manīta uz borta un nekas neliecināja par problēmām, taču vēlāk nekontrolējamais dirižablis avarēja kādā ciematā, bet abi ASV flotes karavīri tā arī netika atrasti. Ko aizdomīgu okeānā viņi ieraudzīja neilgi pirms savas liktenīgās pazušanas? Vai ekipāžas bezvēsts pazušana varēja būt saistīta ar paranormālām aktivitātēm? To visu jūs uzzināsiet video turpinājumā. Otrais pasaules karš norisinājās jau pilnā sparā, kad 1941. gada decembrī Japāna negaidīti uzbruka ASV bāzei Perlharborā, pēc kā devās tālākā uzbrukumā uz ASV rietumkrastu, kur vēlāk nogremdēs vairākus sabiedroto kuģus, kā arī uzbruks ASV sauszemes teritorijai. Tieši šo notikumu dēļ ASV armijai bija nepieciešams rīkoties nekavējoties. Militārajā bāzē Dārguma salā kaujas uzdevumu izpildes veikšanai tika sagatavots militārais dirižablis L-8, aprīkots ar bumbām, ložmetējiem un munīciju. Uz tā borta atradās 2 virsnieki – leitnants Ernests Kodī un jaunākais leitnants Čārls Adams, kas abi bija armijas veterāni ar lielu pieredzi kaujas situācijās. Ņemot vērā viņu pieredzi, viņiem nevajadzēja rasties nekādām problēmām ar armijas vadības doto uzdevumu, proti atrast un iznīcināt ienaidnieku zemūdens. 16. augusta rītā L-8 pacēlās gaisā. Laikapstākļi bija apmākušies, taču redzamība laba. Pēc pusotras stundas leitnants Kodī par radio sakariem paziņoja dirižabļa atrašanās koordinātas. Viņi atradās apmēram 6 km no Faralonu salas. Jau pēc 4 minūtēm Kodī sazinājās ar bāzi vēlreiz un ziņoja sekojoši. Pētām aizdomīgu naftas traipu. Gaidiet. Naftas traips, ko ieraudzīja ekipāža, varēja būt arī ienaidnieku zemūdeni, tāpēc tā tuvāka apskate bija tikai loģiska. Drīz vien no L-8 borta tika nosviestas 2 dūmojošas raķetes, kas pēc izskata līdzīgas aviobumbām. Tajā brīdī netālu no dirižabļa garām peldēja karakuģis, kur ekipāža, redzot raķešu izmešanas brīdi, sacēla trauksmi un sagatavojās iespējamai kaujai. Tuvumā atradās arī zvejnieku kuģis, kuru komanda to visu redzot steidzās izvilkt jūrā iemestos tīklus, jo nodomāja, ka dirižablis izmetas aviobumbas. Dirižablis atradās pietiekami zemu, lai jūrnieki no kuģa varētu caur binokli ieraudzīt abus vīriešus uz borta. Tas atradās aptuveni 60 līdz 90 metru augstumā un vienā brīdī nolaidās līdz pat 10 metriem virs ūdens virsmas, kad ekipāža vēlējās apskatīt aizdomīgo traipu. Tā bija arī pēdējā reize, kad tika saņemts radio ziņojums no borta. Tieši tajā apvidū dirižablis atradās vēl vismaz stundu, līdz apgriezās un devās atpakaļ San Francisco līča virzienā. Bet nevienam no bāzes tā arī neizdevās sazināties ar Kodī un Adams. Neilgi pēc tam tika uzsākta dirižabļa meklēšana, nosūtot 2 hidrolidmašīnas uz konkrēto apvidu. Tāpat tika informēti arī visi lidaparāti, kas atradās tuvumā, lai sniedz jebkādu informāciju par tā atrašanās vietu. Pirmais ziņojums par tā lokāciju ienāca aptuveni pēc 3 stundām, kad kāds lidaparāta pilots ziņoja, ka redzējis L-8 lidojumu pāri Zelta vārtu tiltam, kas atradās jau netālu no gala punkta. Viņš gan neko aizdomīgu nemanīja, un dirižablis šķita atradās zem kontrolas. Aptuveni pēc 10 minūtēm L-8 tika manīts jau no citas lidmašīnas, un tieši šajā momentā sākās neizskaidrojams dīvainības. Pilots ziņoja, ka dirižablis strauji pacēlās gaisā līdz pat mākoņiem, 600 metru augstumā, un pēc pāris minūtēm sāka laisties lejā. 600 metru augstums bija tuvu maksimāli atļautajam dirižabļa spiediena augstumam, kad tā vārstuļi automātiski atveras un izlaiž hēliju, lai tādējādi novērstu gāzes balonu eksploziju. Parasti dirižabļa pilots cenšas izvairīties no augstuma pārsniegšanas, tomēr šajā gadījumā viņi neizskaidrojumu iemeslu pēc to noignorēja. Iespējams, pilots bija fiksējis brīdi, pirms kura abi ekipāžas locekļi mistiski pazuda. Tā vietā, lai dirižablis dotos bāzes virzienā, tas mainīja trajektoriju uz pilsētas pusi. Nākamais novērojums bija jau no zemes. Kāds puisis, kurš bija devies nopeldēties uz pludmali, sev pretī ieraudzīja lielu pelēku objektu, kas no okeāna puses lidoja taisni viņam virsū, krasta virzienā. Šokēts no redzētā skata,
viņš metās bēgt no pretī lidojošā giganta, kas jau strauji virzījās pāri pludmalei. Pludmalē dirižablis jau lidoja tik zemu, ka aizskāra smilšu kāpu un triecienā paliecās augstāk, beigās uztriecoties akmens pakalnam. Kā rezultātā viena no 150 kg smagajām bumbām atdalījās no borta kabīnes. Bumbai nokrītot smiltīs, dirižablis atkal pacēlās gaisā un lēnām virzījās pāri pilsētai, radot izbrīnu un šoku vietējo iedzīvotāju vidū. Aculiecinieki teica, ka dirižabļa dzinēji bija izslēgti un tā augšējā konstrukcija vidū bija salocīta. Tūkstošiem cilvēku vēroja, kā spoku dirižablis pārvietojas pāri viņu galvām. Spoku dirižabļa ceļojums beidzās ar to, ka tas aizķēra elektrolīniju, pēc kā nokrita un avarēja. Pirmais, ko cilvēks skrēja pārbaudīt, bija ekipāžas bords, lai pārliecinātos, vai avārijā ir izdzīvojušie. Liels bija viņu šoks, ka bords izrādījās tukšs. Ugunsdzēsēji notikuma vietā pacēla dirižabļa apvalku, bet arī zem tā nevienu neatrada. Abi ekipāžas locekļi bija kā izkūpējuši gaisā. Kā gan apkalpe varēja pazust no dirižabļa, kuru pastāvīgi novēroja gan tuvumā esošie kuģi, gan lidmašīna. Apskatot avarējušo dirižabli, tika konstatēts, ka radiosakaru stacija bija tehniskā kārtībā. Tāpat arī visi 3 avārijas izpletņi un glābšanas riņķi atradās uz borta. Tika konstatēts arī tas, ka dirižabļa vadības iekārtas nebija bojāts. Citiem vārdiem sakot, ar dirižabli viss bija kārtībā. Pazudušas bija tikai 2 glābšanas vestes, kas gan ir izskaidrojums ar to, ka drošības noteikumi paredzēja uzvilkt vestes patrulēšanas laikā. Tāpēc fakts, ka tās pazuda kopā ar ekipāžu, nav nekas pārsteidzošs. Vienīgā dīvainība, ko konstatēja dirižabļa tehniskajā apskatē, bija fakts, ka tā akumulātori bija izlādējušies un daļa degvielas izlijusi. Parasti dirižabļi nemēdz izgāzt degvielu. Tas notiek tikai ārkārtējos gadījumos, kad tam nākas strauji palielināt augstumu. Tomēr L8 šāda nepieciešamība nav bijusi, jo laikapstākļi bija mierīgi un redzamība laba. Taču, kā jau iepriekš minēju, tas tika manīts strauji paceļamies gaisā un nolaižoties lejā, kam izskaidrojums tā arī netika atrasts. Tāpat nebija iespējams izskaidrot to, kāpēc dirižabļi dzinēji strādāja tukšgaitā. Karavīri uzsāka vērienīgu ekipāžas dalībnieku meklēšanas operāciju, sākotnēji izmeklējot vietu, kur dirižablis bija ielidojis krastā un atsities pret smilšu kāpu. Tuvāko 3 dienu laikā Klusā okeāna pārmeklēšanā tika iesaistīti kuģi un kara lidmašīnas. Neskatoties uz mierīgajiem laikapstākļiem un labo redzamību, Kodiju un Adamsu atrast tā arī neizdevās. Jūras kara flote izveidoja komisiju, kurā izskatīja notikušo incidentu. Komisijas ekspertīzes rezultātā tika konstatēts, ka Kodija un Adamsa pazušana nebija saistīta ne ar ugunsgrēku un pat ne ar ekipāžas pieļauto kļūdu vai raķetes trāpījumu. Izmeklētāji tā arī nespēja atrast atbildes uz galvenajiem jautājumiem. Kāpēc Kodija un Adams pārtrauca radiosakarus ar bāzi, ja viņu radiostacija strādāja bez traucējumiem? Diez kas piespieda abus jūras flotes karavīrus pamest dirižabli lidojuma laikā? Un kas vispār notika no momenta, kad viņi ieraudzīja naftas plankumu, līdz brīdim, kad dirižablis jau bez ekipāžas uz borta nekontrolēti ietriecās smilšu kāpā? Ir gandrīz skaidrs, ka leitnants Kodija un jaunākais leitnants Adams pazuda pēc tam, kad ieraudzīja mistisko plankumu zem ūdens. Kas varēja būt šis plankums? Šeit iespējams izvirzīt pat sazvērestību teoriju saistībā ar ciplanētiešiem vai Bermudu trīsstūra zonai līdzīgu anomālo parādību. Tomēr, ja pieļaujam iespēju, ka plankuma izpētes laikā viens no borta apkalpes izkrita no vadības telpas, tad kur palika otrais cilvēks? Kāpēc viņš neizmantoja radio, lai paziņotu par situāciju un pieprasītu izsūtīt papildspēkus? Ir tik daudz jautājumu, bet atbildes uz tiem joprojām nav. Pats vienkāršākais izskaidrojums saistībā ar to, kas varēja notikt ar abiem vīriešiem, ir tāds, ka viņi pameta dirižabļa vadības telpu drīz vien pēc tam, kad bija veikuši pēdējo radio ziņojumu bāzei, jo visdrīzāk kāds no abiem iekrita okeānā, kamēr pētīja dīvaino plankumu. Tomēr šis vienīgais adekvātais izskaidrojums tāpat neatbild uz vairākiem svarīgiem jautājumiem. Zvejnieki uz kuģa, kas ar binokli novēroja dirižabli brīdī, kad Kodija un Adams ieraudzīja plankumu, vēlāk apgalvoja, ka uz borta atradās abi piloti, un viņi neredzēja, ka kāds no tiem iekrist ūdenī. Un pat ja kāds arī būtu iekritis, tad viņam mugurā bija glābšanas veste. Līdz ar to meklēšanas operācijas laikā viņus agri vai vēlu būtu atradušas kara lidmašīnas vai kuģi, kas piedalījās abu meklēšanā. Gadu pēc tam, kad Ernests Kodija un Čārls Adams bezvēsts pazuda, viņi tika pasludināti par mirušiem. Jūras kara flote lietu aizslēdza, klasificējot to kā 100% neatrisinātu un neizskaidrojamu. Pieredzējusī dirižabļu komanda, armijas veterāni, kuriem bija dots viņu līmenim diezgan vienkāršs uzdevums, mistiskos apstākļos pazuda, un joprojām, pēc vairāk nekā 80 gadiem, nav zināms, kas konkrēti tajā dienā notika ar dirižabļa ekipāžu un kur viņi varēja pazust. Tas ļauj izvirzīt arī teorijas par kaut ko mistisku un loģiski neizskaidrojamu.
pilotam. Vai viņu pazušanas iemesls varēja būt saistīts ar vienkāršu izkrišanu no borta, vai tomēr tajā visā iejaukts kaut kas paranormāls? Kā jūs domājat? Rakstiet komentāros. Visu labu!